Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei. Labdien, klausītāji! Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, un šodien es runāšos ar arhitektu Didzi Jaunzemi. Runāsim mēs par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja topošajām ekspozīcijām, bet pirmais jautājums man tomēr ir tāds personīgs. Es zinu, ka Didzis jau ir bijis mūsu studijas viesis, bet man nebija tā iespēja pašai viņu izjautāt. Man īpaši interesants, kā muzeja cilvēkam kopš 90. gadu vidus ir šis ekspozīciju dizaina attīstības virziens kopumā. Es atceros, ka es sāku muzejā strādāt, mums bija daži veci podesti un sienas, kuras mēs tad pārbīdījām šurp un turp un brīnījāmies, ka rietumos sienās dzen nagls un katrai izstādē kaut ko jaunu pārkrāso. Tad tā joma attīstījās un parādījās jau daži spēcīgi projektētāji, kas tieši uz šo virzienu darbojās, bet tie bija tikai daži, kas pārdalīja šo lauku. Un tagad jūsu arhitektu birojs ir pēdējos gados tieši pievērsies šai jomai, jo parasti sabiedrība tā uztver, ka arhitekts ir tas, kurš projektē jaunas mājas, un jūsu biroja sākuma posmā tā arī bija, kad bija ēku projekti, bet tagad pēdējos gados tie ir vides objekti, scenogrāfija, liela izmēra ekspozīcijas, scenogrāfija vērienīgiem kultūras uzvedumiem. Vai jūs to izvēlējāties kaut kādā veidā apzināti? Kā tas tā notika? Jā, šie pēdējie 10 gadi mūsu birojiem bijuši diezgan interesanti tieši no projekta dažādības viedokļiem, jo sākotnēji apzināti mēs izvēlējāmies arhitektūru, bet cita veida projekti tie ir nākuši kaut kāda apstākļu sakritības rezultātā. Ja sākotnēji mēs tā kā pat pretojāmies, tad vēlāk mēs sākām vairāk tā kā peldēt pa straumi, apzināti darīt lietas, ko mēs neesam plānojuši. Un tas arī varbūt arī mums komandai interesantāks veids, kā strādāt, ka tas nav tāds vienveidīgs, bet katrs projekts ir savādāks un pilnīgi cita veida, un visiem tāpatās viņiem vienojošais ir šis radošums, radīšana, un pēdējos gadus mēs ļoti daudz veidojām operas, dažādās pasaules valstīs operas scenogrāfijas, un pandēmija varbūt bija tā, kas viņus tā kā nedaudz iepauzēja, un kaut kā nevilšus mēs pievērsāmies ekspozīcijām, kas atkal bija caur pandēmijai iespējamas, un tas ir tas, ko mēs šobrīd turpinām jau vairākus gadus, un mums pašiem ir interesanti, jo ekspozīcija, tas ir visu šo te mūsu mākslu, visu šo te zināšanu, tā kā tāda sintēze. Tur ir gan kaut kas praktiskais, tāds pragmatiskais no arhitektūras, gan poētiskais no scenogrāfijas, varbūt, ko mēs veidojot operas esam sajutuši. Šeit tas viss apvienojas kā tādā vienā nišā sfērā. Un mēs ļoti ilgi esam gaidījuši uz to, kad tiks pabeigta šī milzīgā objekta Rīgas pils restaurācija, un kad vēstures muzejs varēs atgriezties savās mājās. Tas jau bija plānots uz valsts 100 gadi 2018. gadā. Projektu aizkavēja gan ekonomiskās krīzes, bet man liekas interesantāk, ka projektu aizkavēja arī tie milzīgie atklājumi, kas tur bija, ka restaurātori atsedz to un atsedz šito, un projekts ievilkās. Bet jau ir redzams šim procesam gals. Šogad ir noslēgušies 3 izsludinātie konkursi 4 jaunajām vēstures muzeja ekspozīcijām. Un man likās ļoti interesanti, ka jūsu birojs DJA ir uzvarējis visos 3 konkursos. Kaut arī jūsu konkurenti, mēs visus nezinām, bet tie, kas publiski tika atklāti, tie ir šīs jomas smagsvari, varētu teikt. Konkurence bija ļoti nopietna. Protams, ka žūrija bija tā, kas šo izvēli izdarīja, un jūs varbūt nezināt visus šos žūrijas lēmumus un argumentus, kāpēc, bet kā jūs paši domājat, kā jums izdevās? Lai cik tas banāli skanētu ar smagu darbu, kamēr cilvēks vinēja Līgo svētkus, mēs griezām maketus, līmējām lapiņas pie sienas, skatījāmies pasaules pieredzes. Jā, citus projektus neesam redzējuši, ko ir citi veidojuši, bet, kā jūs teicāt, tie ir līderi šajā sfērā, un tāpēc arī mums pašiem tas ir tāds liels gandarījums, ka mēs arī varam sevi parādīt, un arī šie 3 konkursi pēc kārtas ļauj tā kā arī novērtēt, kur mēs esam, kādi mūsu šīta vieta tieši ekspozīciju dizainām. Bet es domāju, ko noteikti žūrija ir novērtējusi, tas, ka mēs ļoti iedziļinājāmies gan telpās, kas ir ļoti, ļoti svarīgas un kur vēl vairāk prestižāks kā Rīgas pils, gan arī iedziļinājāmies šajā programmā, ko Nacionālais vēstures muzejs bija ļoti detalizēti un skrupulozi izstrādājis. Tāpēc arī šī saturiskais vēstījums, saturiskais koncepts nāk no muzeja puses, un es domāju, ka mēs vienkārši ļoti skrupulozi to
Tā kā arī sagremojot, esam spējuši viņu vizualizēt tā, kā muzejs to ir iztēlojies, bet ar lielu analīzi gan telpu, gan šī saturiskā vēstījuma daļā. Jā, jūs pareizi pieminējāt, ka jebkura ekspozīcija sastāv no satura un no dizaina. Tā kā mūsu raidījums ir dizaina raidījums, mēs neesam šoreiz satura veidotājus aicinājuši, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ekspozīcija tā vai citādi tam saturam atsaucās. Un šīs topošās ekspozīcijas ir veltītas, es saprotu, Latvijas tādam senākajam posmam. Un tam posmam atsaucās arī pati vide, telpas. Kādu tad konceptu jūs izvēlējāties? Vai pieskaņoties šim saturam, uzturēt saturu, vai kontrastu principu ar savu dizainu, kontrastēt, norobežoties, lai izceltu saturu? Šīs visas 3 ekspozīcijas, lai gan, varētu šķist, ka varbūt vieni šī dizaina veidotājiem būtu līdzīgi rokraksti, mums pašiem šķiet, un pašiem arī tas ir interesanti, ka šīs ekspozīcijas ir pilnīgi dažādas. Un to tieši ir noteicis šis dažādais saturs un dažādās telpas, kur arī atradīsies, jo ekspozīcija Livonijas pilis atradīsies pagrabā, kas ir ar šīm vēsturiskajām griestu velvēm, telpas bez dabiskā apgaismojuma, un tad ir pilnīgi tāds kontrasts, piemēram, ekspozīcija Sakrālā māksla, kas tiek veidota pils kapelā, kas atkal ir 2 stāvu augstumā, milzīgi plašas telpas, un viens no ietekmējušiem faktoriem dizainam ir bijuši tieši šīs telpas. Mēs viņus esam veidojuši kā kontrastu telpām, un te pašā laikā šis kontrasts arī ir savu veidā konteksta rezultātā iegūts, un katrā vietā mēs šo kontrastu iegūstam. Tas izpaužās kaut kā nedaudz savādāk, un kontrasts varbūt ir svarīgs arī tāpēc, lai apmeklētāji varētu novērtēt gan mūsu radītās ekspozīcijas, gan krāšņās telpas, kas līdz šim nav bijušas pieejamas apskatei un tagad būs pieejamas. Jā, jūs zināmā mērā jau atbildējāt uz manu nākamo jautājumu, bet tomēr Latvijā ir ļoti maz muzeju un izstāžu zāļu, kas būtu būvēts tieši muzeju un izstāžu funkcijai. Ja? Tā uz ātro var iedomāties Kara muzeju, kas ir 30. gadu beigās uzcelts, un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kas būvēts 20. gadsimta sākumā, bija spiests piedzīvot lielu rekonstrukciju, jo arī tā laika priekšstati par to, kāds ir muzejs un kādas ir ekspozīcija telpa, šodien ir pilnībā mainījušies. Es varbūt esmu tāda old school pārstāva, man joprojām liekas, ka ideālā izstāžu telpa ir baltais kups, bet mūsu izstāžu telpas un muzeji visbiežāk tiek iekārtoti ļoti izteiksmīgās vēsturiskās ēkās. Es pat esmu strādājusi dizaina muzejā, kas ir Rīgas vecākajā ēkā Baznīcā. Šobrīd arhitektūras muzejs atrodas Rīgas vecākajā dzīvojamajā ēkā, un tur šis kontrasts ir ļoti liels. Un šīs telpas ir pat, es teikšu, vizuāli agresīvas. Ja? No vienas puses viņas ir pašvērtīgas, tām ir jāvelta apmeklētāju uzmanība arī, bet savā veidā viņas konkurē ar ekspozīciju. Un es esmu redzējusi Latvijā arī nepārāk veiksmīgus piemērus tieši ekspozīciju ziņā, kur ir restaurēts vēsturiskais interjers, kas ir ļoti skaisti, bet viņš noēd ekspozīciju dažos paņēmienos. Kā jūs cīnījāties vai necīnījāties, bet kā ar slimību mēdz teikt, vislabākais ir sadzīvot. Jā, tas salīdzinājums ar baltu kubu ekspozīcijai ir interesants, jo tas ir līdzīgi varbūt kā arī arhitektūrā, kur tukšā laukā varbūt uzbūvēt māju. Un es domāju, ka daudzi arhitekti arī man piekrist, ka bieži vien pat uzprojektēt ēku tukšā laukā ir grūtāk nekā pilsētas centrā, kur tieši šis konteksts ir tas, kas krietni palīdz, kas rada kaut kādus priekšnosacījumus, uz ko var atsaukties un pamatot lietas. Līdzīgi varbūt ir arī ekspozīcijām. Šie vietas konteksts, es teiktu, ka tādā baltā telpā būtu grūtāk, jo tas ir tāds vieta bez noteikumiem. Šie noteikumi, viņi bieži vien palīdz domāt, palīdz reaģēt, un līdzīgi mēs esam domājuši un reaģējuši dažādu kontekstu, dažādām telpām mūsu iepriekšējās ekspozīcijās, kur, piemēram, Vizium zinātnes centrā Ventspilī, tur mums ir izteikti futūristiskā vide mūsdienīgai mājai. Turpretī, piemēram, Jelgavā mums ir 2 ekspozīcijas, Vecpilsētas ielā 14 un Svētā Trīsvienības baznīcas tornī, kur atkal mēs esam ar tādu lielu pietāti piegājuši vēsturiskiem interjeriem, un katra šī vieta, viņa nosaka, kā tas gala rezultāts iztīsies. Viens ir saturs, un otrs ir telpa, un telpa noteikti palīdz, un arī Rīgas pils gadījumā šīs telpas palīdzējušas, lai gan mēs esam visur mēģinājuši tā kā maksimāli atkāpties no šīs vēsturiskā mantojuma un padarīt to apmeklētājiem redzamu. Tā pašā laikā katra šī ekspozīcija ir reakcija uz katru no pils telpām.
Man atkal jārunā par savu uztveri, kā es uztveru ekspozīciju. Man vienmēr ir licies, ka ekspozīcija tas ir kaut kas līdzīgs teātrim, skatuvei, kur uz skatuves darbojās scenogrāfija, eksponāti uznāk uz šīs skatuves kā aktieri, un ir tikai režisors, kas ir, teiksim, izstādes mākslinieks, bet teātrim ir vajadzīgs gaismu mākslinieks. Viena teātra izrāde nevar notikt, ja tur nepiedalās gaismu mākslinieks, kas visu šo brīnumu, šo performanci rada. Un, ja nodzēš teātrī gaismu, tad teātris beidzās. Un man līdz šim ir bijusi tieši tāda pati sajūta arī izstāžu zālē. Tad, kad mēs beidzam kādu izstādi, mēs nodzēšam gaismu, un šīs izstādes vairs vispār nav. Bet tas stāsts, protams, ir par mākslīgo gaismu, kas tiek lietot šādā veidā. Bet pēdējā laikā parādās tendence ekspozīcijās iesaistīt dabisko apgaismojumu, kas man liekas diezgan sarežģīta. Esmu redzējusi labus piemērus ar virsgaismu, ar jumta gaismu, kas glezniecībai atkal ir ļoti nepieciešami, bet tur ir visādas nianses. Un es zinu, ka Rēnis Liepiņš, arhitekts, kurš projektēja Rīgas pili, zinot, ka šeit būs muzejs, bija ļoti pārņemts ar šo dabiskās gaismas ideju un brauca uz Berlīni un skatījās jaunākos paraugus. Tagad jūs esat tie, kas taisa šīs ekspozīcijas, un es saprotu, jums tās telpas ir dažādas. Ir pagrabs, kur nekāda dabīgā gaisma nav, kur jūs varat izspēlēties ar mākslīgo apgaismojumu, bet ir arī tādas telpas, kur ir, kā es saprotu, plaša dabiskā gaisma. Ko jūs par to domājat? Jā, mēs kā varbūt tik daudz teātra izrāžu veidotāji, bet ļoti daudz operu un citu scenogrāfiju veidotāji piekrīt par šo te apgaismojumu, jo tas ir divas dažādas lietas. Vai tā ir dežūra gaisma, vai tas ir kaut kas, kas ir ļoti precīzi notēmēts un pārdomāts apgaismojums, kas ļauj lietām izcelties un rādīt to, ko tajā brīdī vēlamies rādīt. Un ekspozīciju gadījumā šis te varbūt mākslīgais apgaismojums, tas nav tāpēc, ka negribētos dabīgo apgaismojumu, bet tas ļauj telpu veidot ar vienādu uztveri gan vasaras vidū, gan ziemas vakarā, kad šī vide un ekspozīcija, ka viņi izskatītos vienādi un tieši tā kā apmeklētājiem tā būtu jāuztver. Pretējā gadījumā šī ārtelpa ir tā, kas nosaka, kā tad ekspozīcijā izskatīsies, nevis tās autori. Bet labā ziņa ir Reinim Liepiņam, ka šajā gadījumā mēs logus neaizsadzam. Piekrītu viņam, ka šī vieta un ne tikai gaisma, bet arī skats, kas paveras visapkārt, ir tā vērts, lai to neaizsaktu. Un to arī mēs esam darījuši mūsu veidotajās ekspozīcijās. Un ir tikai šis pagrabs, kur mēs tad attiecīgi varam izspēlēties ar šo mākslīgo apgaismojumu, bet pārējās telpās gaisma ienāks un skats telpās paliks. Bet, protams, tur ir ne tikai, telpas un ekspozīcijas uztveres kaut kādas problēmas, bet, protams, ir eksponāti, kur atkal nedrīkst būt tiešos saulstaros vai vispār viņiem nepieciešams mazāks apgaismojums. Tur tad mēs attiecīgi šo te vitrīnu un objektu ietvaros ar to strādājam, bet, cenšoties maksimāli saglabāt šo te pils atvērtību pret apkārtni, jo tieši šie te logi un gaisma ir tas, kas mums parāda kā apmeklētājiem, kur tad īsti es atrodos, ka šīs nav anonīmas telpas, bet Rīgas pils ar visapkārt Vecrīgu un upi aiz logiem. Un par jaunajām tehnoloģijām, informācijas tehnoloģijām, tās spēj ievērojami paplašināt izstādes robežas. Pārsteigt vairs ar to gan nevienu nevar. Kad Ventspils muzejs vērās vaļā, tad bija wow! Tagad tā ir normāla prakse. Cik liela vieta jūsu ekspozīcijās būs jaunajām tehnoloģijām? Jaunās tehnoloģijas mēs uztveram kā tādu rīku, ko var izmantot tad, kad tas ir nepieciešams. Tas nav nekādā ziņā pašmērķis un ir vietas, kur nepieciešams šo te stāstu izstāstīts ar tehnoloģiem, ir vietas, kur tas tiek stāstīts ar pavisam kaut kādām vienkāršām taktilām lietām, kas patiesībā tādu mūsdienu cilvēku varbūt pat var pārsteigt vairāk, jo visi ir pieraduši pie tehnoloģiju pārbagātības visapkārt, un varbūt tieši kaut kas vienkārši pagrozams, atverams ir tas, kas mūsdienu cilvēkam liekas pat interesantāks nekā kaut kas digitāls, kas visiem mums ir telefonos, datoros, un tāpēc, kur tas ir nepieciešams, mēs esam izmantojuši tehnoloģijas, un kur varam stāstu pastāstīt savādāk, tur mēs esam izmantojuši citus rīkus. Jā, īstenībā man savā laikā ļoti pārsteidza Artūra Ranalda vienkāršā ideja, kad viņš uztaisīja ekspozīciju, kur visa ideja bija ar pirkstu vilkt uz aizsvīdušu stiklu. Es pat iedomāties nevarēju, ka mūsdienu cilvēks, kas pārsātināts ar visu, ko būs tik laimīgs, ka viņam ļaus ar pirkstu pavilkt pa stiklu. Jā, jo mums pēc tāda līdzīga principa
Varbūt mēs arī veidojām Latvijas Expo paviljonu Dubajā, kur mēs arī zinājām, ka ar šīm visām tehnoloģijām, kas tur būs, ar visiem šiem milzu ekrāniem, mēs nevaram sacensties. Un tieši tas, ar ko var sacensties, ir kaut kādas īstas lietas, īstas pieredzes. Un tāpēc tur mēs aizvedām Latvijas kūdru, no ko izveidojam visu ekspozīciju. Tas bija tas, varbūt, kas paliek cilvēkiem vairāk atmiņā nekā ekrāni un digitālās lietas, kas ir redzētas visapkārt. Un cik daudz vispār jūs gatavojaties skatītāju iesaistīt ekspozīcijās, kādās interaktīvās darbībās, jo tas tiek uzskatīts šodien nevis vien par labo toni, bet par tādu obligātu nosacījumu, ka cilvēkam ir jāļauj līdzdarboties. Tā ir tāda interesanta lieta, un es teiktu, jā, jo kāpēc apmeklētāju iesaista? Tāpēc, lai zināšanas, ko viņš gūst ekspozīcijā, lai tās, protams, viņš tā kā sajustu, pat nesajustu vairāk, bet lai viņš izzinātu vairāk un caur šo te izzināšanu vairāk atcerētos lietas, ko viņš ir darījis. Es teiktu, ka mēs mēģinām ietekāt vēl soli tālāk un apmeklētājiem nodot šo informāciju ne tikai tādā izzinošā veidā, bet arī sajūtu veidā. Piemēram, ekspozīcijā, kas būs pils 4. stāvā straumējot laiku. Tur mēs ļoti daudz šobrīd ar muzeju strādājam kopā un diskutējam un taisam 10 variantu, kā šo ekspozīciju padarīt ne tikai tādu aiztiekamu un atveramu, bet arī sajūtas nododošu. Kā mēs varam ne tikai tā kā informēt, piemēram, par totalitārisma laiku Latvijā, bet arī nodot šo totalitārisma sajūtu. Un tas ir, manuprāt, cits vēl līmenis, cits kaut kāda attīstība šo ekspozīciju virzienā, kur mēs vairs ne tikai iesaistām, bet mēģinam arī šo sajūtu, kā nodot apmeklētājiem, kur viņš tā kā varētu piedzīvot šo vēstījumu, ko mēs vēlamies nodot. Un tas īstenībā, kas jau ir nākamais līmenis, uz ko arī jaunākajām muzeji iet, jaunākās ekspozīcijas iet, kas jau ir bieži vien vairs pat netik daudz stāstīt stāstu caur priekšmetu izstādīšanu, bet caur šo sajūtu nodošanu. Priekšmets varbūt paliek jau otrajā plānā, bet tas bieži vien ir kaut kādas tādas instalācijas, kas rada šo vēstījumu tiešāku, un sajūtas radošu. Es saprotu, ka par nākotnes plāniem prasīt ir, kā lai saka, provokatīvi, bet Nacionālajā vēstures muzejā vēl ir diezgan daudz darba. Jums paralēli pašlaik pie muzeja pedagoģijas telpām strādā Reinis Suhānovs un Una Grants, un es saprotu, ka vēl tur ir ko darīt. Vai jūs gribat turpināt, ja jums ir kādi citi grandiozi plāni? Pagaidām man šķiet, ka mēs esam tā kā pilieru saturu piepildījuši. Man šķiet, ka pārējās telpas šeit pirmajai būvniecības kārtai ir piepildītas, bet, protams, pēc laika perioda ir plānots nākamās pils atjaunošanas kārtas, un tur tad attiecīgi arī muzejam būs vairāk telpas un lietas, ko mēs esam mēģinājuši šobrīd izstāstīt kaut kādā vienas telpas vai viena ceturdaļa stāva ietvaros, tad būs iespējas muzejam izplesties. Bet tas pēc kādiem gadiem 7 vai 10, un tas tad, protams, būs ļoti interesanti un labprāt, protams, piedalīsimies atkal konkursos, ja tādi būs, jo tagad liekas, ka ir āķis lūpā un ir interesanti pašiem, un mūsu visai komandai ir interesanti, un redzēsim, ko nākotnē mums un muzejam nesīs. Bet paši šobrīd strādājam arī pie citiem projektiem, ne tikai pie šī, lai gan šis ir tāds intensīvs laiks, jo 3 ekspozīcijas bija arī mums liels pārsteigums uzvarēt, bet šobrīd strādājam arī pie vienas ekspozīcijas atjaunošanas motoru muzejā, kas ir zona, kura pēc Krievijas sāktā kara tika slēgta zona par Kremļa auto, un šo zonu tagad muzejs vēlētos pagriezt citā šķautnēs, pastāstīt par propagandu un šīm tēmām citādāk. Esam uzaicināti nākamos bērnu dziesmu un deju svētkus, veidot scenogrāfiju Daugavas stadionā, jo tikko noslēdzām pagājušajā vasarā pieaugušo dziesmu svētkus ar mūžīgais dzinējs Daugavas stadionā, un tagad strādāsim pie bērnu dziesmu svētkiem. Un dažas nedēļas atpakaļ Ludzas pilsdrupās pabeidzām veidot labiekārtojumu, kas tika arī atklāts, un tā bija pirmā kārta. Tā kā turpinām strādāt pie ļoti dažādiem projektiem, gan pie ekspozīcijām, gan pie arhitektūras. Un galvenais tā, lai mums ir interesanti, un tad arī radošums nekad nebeidzās, jo no kaut kādas vienas lietas, ko mēs esam darījuši arhitektūrā, mēs atkal to varam iekļaut scenogrāfijā vai no scenogrāfijas ekspozīcijā. Tas mums palīdz domāt, veidot šos projektus, varbūt tādus netipiskākus, varbūt arī tas ir patiesībā tas, ko žūrija šīs Rīgas pils ietvaros novērtēja, ka tie nebija tradicionāls vitrīnas, tradicionāls eksponēšanas veids, bet kaut kas pavisam neierasts, ko mēs varbūt intuitīvi esam veidojuši dēļ šīm savām iepriekšējām citu tipu projektu pieredzēm. Tad gaidīsim tuvāko nākotni un arī tālāko.
teikšu paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone un Dīdzis Jaunzems. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizains? No Karotes līdz pilsētvidei. Pirmdien 9:05. Ar atkārtojumu sestdien 18:18.